Sveicināti visi, kolēģi, draugi, projektu vadītāji, mākslinieciskā padoma, rīdzinieki. Mēs šodien pie jums nākam ar ļoti priecīgu ziņu. Mēs esam paši tādās ļoti pavasarīgās noskaņās, un lai arī tas pavasars pie mums nenāk, mums viņš ir atnācis. Atnācis tādēļ, ka šodien mēs visi kopā sabiedrībai nododam Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Tas ir bijis liels, varbūt mazāk redzams, bet tomēr ļoti apjomīgs, ļoti daudzu kultūras institūciju, mākslinieku, radošu cilvēku un rīdznieku kopdarbs. Programma šodien dodās ceļā pie rīdziniekiem, pie Latvijas iedzīvotājiem, un mēs visi varam sākt to izzināt un iepazīt. Latvijas iedzīvotājiem izsniegs izdzīvošanas komplektus. 20,000 iedzīvotāji dziedātāji no visas pasaules ieņems Meža parka estrādi. Un gribētu teikt, ka Rīgai ir būtisks šis Eiropas kultūras gads, kad Rīga būs kultūras pilsēta Eiropas un arī Latvijai. Un ļoti labi, ka tas ir izdota tiek avīze, būtu vēl labāk, ja tas būtu internetā. Dāmas un kungi, Rīga 2014.org, nāciet skatieties, tur ir jaunākā programma, visaktuālākā programma, tur ir mūsu programmas ziņas, tur ir vispār kultūras ziņas, ir gaisā. Man prieks par to. Paldies jums! Paldies! Es aicinu visus, kam vēl nav avīzes, paņemt avīzes. Jums ir liela iespēja dabūt šo avīzi pirmajiem. Un kas vēlās, lūdzu, es aicinu visus ienākt portālā, tādā varbūt simboliskā veidā šobrīd šajā mūsu namiņā un sekot līdzi mūsu jaunumiem un iepazīties ar Rīga 2014 programmu. Lūdzu, nāciet! Es arī! Aiznesīšu avīzi. Šo mēs varam mēģināt arī cilvēkiem pateikt, ka kultūra nav nekas smags, kultūra nav nekas problemātisks. Protams, ir savas problēmas šajā jomā, bet mēs runāsim par kultūru, ko var patērēt cilvēks ikdienā, un kultūra ir ikdiena, un patiesībā tai tādai jābūt. Līdz ar to laipni lūgt mūsu portālā, un taisīsim to portālu kopā. Ja ir kādi ierosinājumi vai jebkas, mums ir e-pasta adrese, kur sūtīt, mēs esam atvērti, laipni lūgti. Nu, kas mums ir? Es esmu. Здесь много интересного. Это надо изучать, потому и так рано. Mūsu brīvprātīgiem to, ka viņi var ne tikai
izpildīt kādu cita dotus uzdevumus vai, nezinu, rīkojumus, bet ka viņi paši arī var ģenerēt savas idejas un tad mēs cenšamies kopīgi atrast tiem lielisku realizāciju gan programmas ietvaros, gan arī vispār Rīgas kultūras dzīvē. Tā kā tādi iepriekšējie projekti jau ir notikuši, viņi notiek arī tagad.